Kādā intervijā Aivars par savu nodarbošanos ir teicis, manu amatu starptautiski ierasts dēvēt par Air Traffic Controller, bet ko nu es daudz varu kontrolēt, skrejceļu padošanu lidmašīnām izvēlos atkarībā no vēja virziena, arī laika apstākļus ietekmēt nevaru, drīzāk esmu gaisa satiksmes menedžeris. Nu, lūk, tāda attieksme pret tik atbildīgu darbu iespējams ir, nu, tad palīdzējusi veidot viņu brīvā laika aizraušanās. Un te droši vien atbildēja arī jums uz jautājumu, ko tad darīt brīvajā laikā, ja man ir tāds vai tāds darbs. Varbūt, ka jums noder. Lūdzu, Aiba. Jā, nu faktiski īsumā, ja kāds vēl nezina, ko nozīmē gaisa satiksmes vadības dispečers, tad droši vien globalizācijas ietekmē mēs arvien vairāk varam izmantot aviācijas industriju kā tādu, un tad gribētos pajautāt, cik tad no zālē esošajiem izmanto gaisa satiksmes pakalpojumus. Gandrīz visi. Un cik no viņiem izmanto šos gaisa satiksmes pakalpojumus ārpus darba, respektīvi nekomandējumos. Višķīt mazāk, bet tomēr daudz. Un cik no visiem šiem te cilvēkiem aizdomājās par to, kā viss šis process tiek organizēts. Mazliet vairāk par to, kā laikā izlidot, kā laikā atlidot un galu galā kā vienā veselā gabalā izlidot galapunktā. Tad no gaisa satiksmes vadības dispečers faktiski ir tas, kas tai mazajā kastītē, kā gluži datoru lietotājs normāls, kurš maz diez vai aizdomājās par to, kā tad strādā iekšā visi procesi tajā kastē, tad mēs esam vieni no tiem procesa organizētājiem, vadītājiem, lai jūs gan izlidotu laikā, gan aizlidotu galapunktā pēc iespējas īsākā termiņā un galu galā, lai sveiki un veseli jūs tur nonāktu. Un šis pēdējais elements arī ir tas, kas visvairāk rada gan stresu, gan papildus uzmanību, gan fizisku, gan morālu. Ekrānā jūs redzat mazas ilustrācijas par to, kāds skatu punkts ir dispečerim, kāds skatu punkts ir parastam ierīnas pasažierim un kāds skatu punkts ir pilotam. Attiecīgi gan vajadzības, gan prioritātes vienam un otram mainās. Tātad, beidzot ikdienas darbu, atkarībā no sezonas, ir ārkārtīgi grūti darīt pēkšņi kaut ko neaktīvu vai absolūti neaktīvi domājoši, es domāju, attiecīgi. Tātad, lai es aizbrauktu mājās un sāktu lasīt kādu grāmatu vai adītu zeķis vai tamborēt vai kaut ko tam līdzīgi pilnīgi izslēgts, ja tas ir atbilstoši laikapstākļi, tad tā man ir noteikti lidošana, lidoja ar paraplāniem. Vasarā diezgan aktīvi, jo prāts ir nodarbināts pavisam savādākā līmenī. Atkal jau saistīts ar aviāciju, bet jau kā lietotājs, nevis kā vadītājs. Tā kā tās ir emocijas pavisam citā līmenī un prāts atslēdzās, jo būtiski ir domāt pavisam par kaut ko citu, jo mēs zinām, cik ļoti svarīgi ir darbā domāt par darbu un mājās domāt par kaut ko tikai ne darbu. Vai kādam tas arī izdodās šeit? Nu, ārkārtīgi grūti tas ir tā panākt, tāpēc, jo vairāk un aktīvāk prāts ir nodarbināts kaut kādās citās aktīvās nodarbēs, jo sekmīgāk izdodās arī atslēgties no darba. Attiecīgi, dodoties uz darbu, jānododās ir pilnībā darba procesiem un koncentrēšanās spēja jābūt ir maksimāli augstai. Paši jau sapratāt, kāpēc. Lūk, attiecīgi, tie ir labvēlīgi laikapstākļi. Tā man ir lidošana, ziemā tā ir snowboards, tas slēpošana, distanču slēpošana. Ja laikapstākļi ir absolūti nepiemēroti nevienam, ne otram procesam, tad var, protams, kā pasažieris izmantot avio pakalpojumus un aizlidot uz kādu citu valstu, kur laikapstākļi ir ideāli šādām nodarbēm, vai nu arī vienkārši aizbraukt mājās un pēkšņi izdomāt kaut ko pagatavot
pagatavot ēst. Tas pietiekami daudz laika aizņem, lai to darītu, un attiecīgi pēc tam ir arī kaut kāds baudījums no tā. Īsumā par savām izklaidēm un šis jautājums brīdis jau, ja? Kāds vēlās kaut ko uzdot? Jā. Ir tādi gudri cilvēki, kuri stāsta, ka kā tu atslāpsti vai atslābinies, un pareizā atbilde ir, es nemaz neiespringstu, un gribējās jautāt, vai tev izdodas arī savā profesijā tā vienkārši ņemt un neiespringt? Jā, tas ir, lūk, tad, kad man pirmoreiz jautāja Zane, manuprāt, par to, tas ir stresains darbs. Kaut kur lasīju, kad gaisa satiksmes vadības dispečera darbs esot pats stresainākais darbs. Kaut kā likās tiešām, vai tā var būt. Jo manuprāt, jebkurā darbā, tieši par savējo konkrēti runāju, izvēlēties tādu darba šablonu, kurā tu jūties komfortabli. Un attiecīgi necenties manevrēt no savām komforta robežām laukā. Priekš tam tu esi apmācīts, priekš tam tev ir iemaņas, priekš tam tu esi stažējies vairākus mēnešus un kas vēl vairāk, lai šo komfortu robežu radītu pietiekami droši apkārtējai videi un savai profesijai, lai tu kļūtu profesionāls vārdu vistiešākajā nozīmē. Un tas, cik prasmīgi tu noturies, gluži tāpatās kā jātnieks zirga mugurā, cik prasmīgi tu noturies zirga mugurā, cits varbūt vienkārši ar iksītī tur vai tipinās ar zirgu, un viņš jūtās labi, un viņš sauc sev par jātnieku. Cits varbūt aulēkšos lēc pāri barjerām un arī sevi sauc par jātnieku. Un abi divi viņi ir jātnieki, bet kurš no viņiem ir kāds? Un te tieši tāpatās, tā kā darbā, principā cenšos manevrēt savās komforta robežās pietiekami efektīvi nodrošināt gan izlidojums, gan ielidojums, un arī manevrējot ārpus drošības robežām. Tās drošības robežas parasti tiek pārkāptas brīdī, kad cilvēki saka, labi, es pamēģināšu, vai labi, darīšu, ko varēšu. Jo to vieglāk pateikt, nekā pateikt nē. Cik bieži tev ir nācies tā jūtam pateikt nē savā profesijā, lai saglabātu tās drošības robežas? Patiesībā, manuprāt, ka es esmu viens no tiem, kas ļoti reti, kad saka nē, vairāk eksperimentēja ar to, kā būtu, ja būtu, un risina un meklē. Nē, izklausās trakāk nekā patiesībā ir. Nebūtu nē. Jo aviācijā tāpatās kā jebkurā industrijā uz vienām šūpoļu sviriņām ir efektivitāte un uz otrām šūpoļu sviriņām ir drošība. Vai nu mēs izlidinām vienu lidmašīnu vienas dienas laikā un par to jūtamies priecīgi, tāpēc, ka mums ir 100% drošība, jo viena lidmašīna ir tikai gaisā, viņai nav ar ko gaisā vienkārši satikties. Vai mēs darām to atkal tik traki un tik bieži un attiecīgi aizejot otrā galējībā. Tā kā šis zelta vidusceļa meklējums un eksperiments ar to, mēs visi esam cilvēki un kļūdamies ik uz soļa. Svarīgākais ir savus kļūdas laicīgi pamanīt un attiecīgi izlabot. Jo tāpatās kā pārvietojoties ar mašīnu pa Rīgu no punkta A uz punktu B, jūs varat braukt pa vienu ielu, pa vienu maršrutu, pa otru maršrutu. Viens maršruts varbūt ir ātrāks, bet ir sarežģītāks, cits maršruts varbūt ir lēnāks, bet toties drošāks. Un neba jau es tagad varētu pateikt, ka tu darīji nepareizi. Viens nokļuva no punkta A uz punktu B un otrs nokļuva no punkta A uz punktu B. Abi divi veseli, abi divi drošībā, neviens netika sabraukts, ceļu satiksmes noteikumi netika pārkāpti, tā kā par ko mēs šeit smejamies. Labi, mēģināšu šo jautājumu uzdot citādi. Vai ir bijuši tādi gadījumi, ka tu pēkšņi nesagaidot savas mājiņas beigas, dežūras beigas, celies un saki, ziniet, veči, atvainojiet, jā, es dodos, jo tu saproti, ka tu vairs nespēji pienācīgi darīt savu darbu? Tā gan nespēju atcerēties, ka būtu bijis, bet viens no sarežģītākajiem darba posmiem bija tieši tad, kad bija NATO samits Rīgā. Tas bija pietiekami stresains no tā, kad
ikdienas darbā tev ir vesela virkni procedūru un reglamentu, kas tev reglamentē to darīt. Un burtiski nedēļas laikā uz tām visām procedūrām un reglamentiem sabirst viss baltais nams un tā tālāk vēl virsū. Tā kā tur pēc tās dienas darba beigām varēja just tādu smagumu, pilnīgi fizisku nogurumu. Bet tā, lai gaidītu maiņas beigas un tagad, viss kārtībā. Galvenais laicīgi nomainīties. Pēc 5 minūtēm sāk briest ziepes. Mēs zinām, ka nākošajā dienā aizbūšu tieši tādā pašā situācijā. Tā kā labs darbiņš, kas padarīts. Cik tev uz tā ekrāna vai ekrāniem jāpatur acīs, cik tā to lidmašīnu vienlaicīgi? Tas ir atkarīgs no dienas cikla, vai tas ir rīts vai vakars, bet principā dienas gaitā mums ir kaut kādi 4-5 tādi sastrēguma punkti, kad vienlaicīgi galvā turi un vadi ap 8-9 lidmašīnām. Vienlaicīgi? Jā. Pie kam tu zini par katru lidmašīnu, ko viņa grib, ko viņa nākošo prasīs, kas nākošajai, un lai tā nākošā ar iepriekšējo nesatiekās. Tas nav tā vienkārši skatos, šitais tuvojās, tas pa labi, tas pa kreisi uz augšu leju. Tas tā gluži nav, ko mēs tagad palasīsim grāmatu, šito tur, šito tur, tā kā, tur tāda ir, viss ir tāda plānošana, lai pēc iespējas raitāk un veiklāk tiktu no viena punkta uz otru punktu, jo teiksim, kavēšanās, daudz ir noteikti piedzīvojuši iekāpjumu lidmašīnā, un tagad pilots sāk, mums tagad ir kavēšanās iedot, mēs izlidosim pēc stundas, vai pēc 15 minūtēm, vai pēc 20 minūtēm. Tas nav, un parasti, es arī ļoti daudz lidoju, parasti klausās un saka, dispečeri mums te uzlika kavēšanos, tāpēc mums tagad jāsēž un jāgaida. Negluži tā, mēs patiesībā cenšamies viņiem uzlabot visas tās kavēšanās, jo ir 2 vārdos tā interesanti tagad izstāstīt tādas detaļas. Tev vēl ir 2 minūtes. Ideāli. Tad virs Eiropas gaisa telpas visas lidmašīnas satiekās vairāk vai mazāk vienos punktos. Un lai to kaut kādā veidā regulētu, kad visi nevar barā izskriet pa vienām durvīm. Visu šī zāle tagad paņemt un 2 sekundēs izskriet laukā. Tāpēc ir tāda Eiropas regulācijas dienests, sauksim viņu tā, kurš saka, ka šai lidmašīnai pie durvīm jāierodās ir, teiksim, 12:00, nākošajai lidmašīnai ir jāierodās 12:02, nākošajai lidmašīnai jāierodās. Un tādā veidā regulē pēc plāniem, lai katra lidmašīna, no kurienes viņi arī atlidot līdz noteiktam punktam, lai viņi ierastos tajā un tajā laikā. Tāpēc jau pirms izlidošanas katrai lidmašīnai iedod savu laika intervālu, kurā viņai ir jāizlido. Vietas ir tas, ko pilots plānojas izlidošu, vai, pareizāk sakot, aviokompānija plānojas izlidošu 12:00, 12:15, pie kam arī ir tolerants šīm te izlidošanas laikam. Tā kā pie jums nāk arī ar kukuļiem aviokompānijas? Mēs jau tā izdomājam, ka vajadzētu sākt ņemt kādu kukuli. Tas jau tagad moderni, man tā šķiet. Bet viņa netiek līdz mums, tā kā mēs. Tāpēc jums ir tāds augsts tornis, Jā, un daži dispečeri vispār sēž tur, kur viņas nevienu nevar redzēt. Torni vēl var redzēt. Ja tu, piemēram, pateiktu, ka vai paaugstiniet man algu, vai esi taisi streiku, cik būtu gatavi nākt tavā vietā un darīt tikpat labi to darbu? Nav Latvijā tādu cilvēku, ka varētu uzreiz paņemt no ielas un tagad nolikt manā vietā, un viņš varētu strādāt. Cik jūs esat tādi, kas to dara? Tātad, jautājumu faktiski es sadalu 3 daļās. Mēs esam kopā ap 150 dispečeriem, bet ne visi strādā vienā maiņā. Vienā maiņā strādājam, tātad turnī strādā vienā maiņā 3 cilvēki, katrā dispečera punktā arī pa 3 cilvēkiem. Tas ir 3, 9, 12. 12 cilvēki vienā maiņā. Un cik gara maiņa? Maiņa ir 7 stundas, ir dienas maiņas. Visas diennakts cikls sastāv no 3 maiņām. Ir pirmspusdienas, pēcpusdienas un nakts maiņa. Un kas notiek tajās 3 stundās, kas paliek pāri? Nepaliek pāri. Nakts maiņa ir 10 stundas gara. Tā kā 7 stundas plus 7 stundas. Tāpēc, ka mazāk slodze? Nosacīt mazāk slodze, mazāk lidojumu, bet ne mazāk slodze. Faktiski pateikt, ka viena lidmašīna tā ir viena slodze un 2 lidmašīnas tā ir jau lielāka slodze un 3 lidmašīnas tas vispār ir neizpildāms darbs.
nav tāda lineāra saistība ar visu to, jo viena lidmašīna var uztaisīt tādu bardaku, ka maz neliksies. Piemēram, nobraucot no skrejceļa nevietā. Kaut vai. Labi, pēdējais jautājums, lūdzu. Jā. Vai cilvēks tavā darbā var būt radošs un izpausties? Šis ir modernais jautājums. Mana priekšniecība absolūti uzskata, ka dispečera darbs kategoriski nav radošs. Tu sēdi un izpildi visu, kas tev pēc instrukcijām ir, un ne pa labi, ne pa kreisi. Mans viedoklis ir mazliet savādāks, jo atkal jau tā uzskatāmi ilustrējot, es instrukcijas un procedūras uztveru kā tādu rāmīti vai kā tādu lauciņu, kuri iekšpusē es varu manevrēt. Un attiecīgi, ja man radošā izdoma vai tas, cik veiksmīgi un prasmīgi es pielietoju šīs te procedūras, vai gluži tāpatās kā ar svešvalodu zināšanām, es zinu 5 vārdus, bet ja es zinu, kā paprasīt man lūdzu kafiju, un pateikt, ka es atkal zinu angļu valodu, tad šajā lauciņā es varu operēt. Savukārt, ja es zinu vairāk šo valodu, tad es varu operēt daudz brīvāk. Tieši tāpatās ir ar mūsu tām procedūrām. Un es uzskatu, jo tu esi radošāks un jo tu prasmīgāk viņas pielieto, jo tu efektīvāk var pildīt savus pienākumus un attiecīgi esi vērtīgāks. Labi, paldies Aivaram. Paldies!